Iespējams, jūs esat dzirdējuši šo stāstu. Vecs vīrs māca savam mazdēlam par dzīvi. Manī notiek cīņa, viņš saka zēnam. Tā ir briesmīga cīņa, un tā notiek starp divām vilkiem. Viens no tiem vilkiem ir ļauns, viņš ir dusmīgs, skaudīgs, bēdīgs, nožēlojams, alkatīgs, augstprātīgs, pašapmierināts, vainošs, atriebīgs, melīgs. Bet viņš turpināja. Bet tas otrs vilks, šis ir priecīgs, mierīgs, mīļošs, cerīgs, lēnprātīgs, pazemīgs, laipns, iejūtīgs, dāsns, patiesīgs un uzticīgs. Un viņš saka, tāda paša cīņa notiek arī tevī. Un arī katra citā cilvēkā. Mazbērns tad tajā brīdī pārdomāja par to, un tad viņš jautāja savam vectētam, un kurš vilks tad uzvarēs šo cīņu? Vecais vīrs vienkārši atbildēja, tas, kuru tu baros. Tas ir tikai stāsts. Bet patiesība ir, ka šī garīga patiesība. Ka mums ir veca daba un mums ir jauna daba. Apostols Pāvils, Romiešiem 7, no 15 līdz 20, saka vai raksta šādi. Jo es pats nesaprotu, ko es daru, jo nevis to, ko gribu es daru, bet ko ienīstu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai un atzīstu, ka tā ir labs. Bet tad jau vairs es tas neesmu, kas dara ļaunu, bet manī mītošais grēks. Jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt mani dots, bet labu nedarīt nē. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks. Bišķi tālāk, 24, 25, viņš saka, es nožēlojamais cilvēks. Kas manī izrausi no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība Dievam, šī ir atbilde. Pateicība Dievam, mūsu kungā Jēzu Kristu, izsaukuma zīmes. Tad es ar savu prātu kalpoju Dieva likumam, bet ar savu miesu grēka likumam. Daudz no mums to zina, mēs to izjūtam katru dienu, mēs to piedzīvojam šādu cīņu sevī. Ar to saskarāmies arī mēs, ja mēs esam atklāti. No vienas puses ir mūsu vecā daba, kas pilna ar grēcīgu tieksmu un vēlmju, bet no otras puses ir jaunā daba, ko mums ieaudzina vai dod svētais gars, mudinot mūs uz taisnību. Vēl vēstulē Efeziešiem lasam, kā mēs studējam ceturtdienās, Efeziešiem 4, no 22 līdz 24, Pāvils raksta Efeziešiem šādi. Kā līdz ar agrākās dzīves veidu, jums jāatmet vecais cilvēks. Kas ar savu kārību pievilts iet bojā, slava Dievam. Un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā. Un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētuma. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko,
jo mēs esam savā starpā viņa locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmoties. Šeit ir attēls, kas attaino netīro drēbju noņemšanu un tīro drēbu apģērbšanu. Vecais cilvēks ir kā mūsu pagātnes netīrās drēbes, ko aptraipījis grēks un pasaulīgas vēlmes. Bet tas jaunais cilvēks simbolizē jaunu dzīvi Kristū, dzīve taisnībā un svētumā. Tas sauc par garīgā dzīve, kam ir lielāks spēks nekā vecais cilvēks, vecā daba. Vienmēr ir lielāks spēks. Bet es šodien vēlos runāt par kaut ko tādu, kas mums katram, visiem no mums kādā brīdī nākas saskārties. Ja tas mūsos iesakņojas, tad tas sāks mūs iznīcināt. Tā pārņem mūsu emocijas, tā dod sēklu rūgtumam, katram no mums, kas pēc tam tā sēklas dīgs un dod augļus dusmām un citiem sliktiem augļiem, līdz tas, kas kādreiz bija mierīgs dārzs, kurā mēs staigājam, kurā mēs runājam ar savu kungu un glābēju, kļūst par nezālu, ērkšķu un daļu vietu. Varēs esi durtiņas, lūdzu. Es šodien vēlos runāt kopā ar jums un domāt par piedošanu un nepiedošanu. Mēs lasīsim no 1. Mūzes grāmata, 45. nodaļa, jo es vēlos vienkārši pieminēt to, ka gatavojieties ar šo vārdu. Dieva kalps R.T. Kendalls, es nezinu, vai jūs esat ar viņu pazīstam, daži māji, jā. Viņš bija Dr. Martin Lloyd Jonesas pēctestis Westminstera kapelā. Un mēs tiešām atrodam šajā Jāzeps stāstā brīnišķīgu grēku piedošanu piemēru. Es iepazinos pats ar Dr. Kendalls studējot Amerikas Savienotās valstīs, un es atceros, ka viņam bija viena ļoti spēcīga lekcija tieši par šo tēmu, par piedošanu. Ne tikai tas, jūs varat ieskatīties, viņš ir arī sarakstījis vairākas grāmatas par šo tēmu. Viena saucās pilnīgā piedošana. Un kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka es pieminēšu dažus principus, ko viņš visā savas dzīves mūžā un kalpošanā ir atradis, ka patiešām, balsoties uz svētiem rakstiem, šās lietas palīdz. Šās lietas mums palīdzēs piedot un saprast, vai mēs esam patiešām piedevuši cilvēkam un cilvēkiem. Un ne tikai tāpēc, ir tāpēc, ka viņš pats ir to piedzīvojis. Viņš raksta šā, ka viņš savā dzīves tumšāko laiku, viņš bija dzīves tumšākajā laikā, ko viņš to nosauc. Un viņš saka, ka viņš bija pilnu žēlumu pret sevi, viņš bija nožēlojams savā kalpošanā un ģimenes dzīvē, un tāpēc viņš beidzot kaut ko izdarīja. Viņš to pastāstīja tikai vienam cilvēkam, kurš bija viņa ļoti, ļoti tuvs draugs, kam viņš varēja uzticēties, ne jau lai vainot cilvēks, bet lai līdzdalīt tas, kas viņā notiek, un prasīt padomu, ko lai es ar to daru. Un viņu draugs teica vienkārši šā. R.T., tā viņa sauc, tev viņam ir pilnīgi jāpiedod. Kamēr tu viņiem pilnīgi nepiedosi, tikmēr tu būsi ieslodzīts važās. Atlaid tos, un tu tiksi atbrīvots.
Erti atbildēja, es nevaru. Viņa draugs atbildēja, tu vari, un tev tas ir jādara. Sapņotājs Jāzeps. Mēs zinām, ka viņš bija savu tēva favorīts. Tomēr viņa sapņi izraisīja dusmas brāļu vidū. Viņi bija greizsirdīgi. Viņi nevarēja paciest doma par to, ka viņiem kaut kad nāksies paklanīties jaunākajam brālim. Viņu greizsirdība kā kūpoša oglīti uzliesmoja, kad viņi kļuva liecinieki tam, ka Jāzepam tika dāvāts bagātīgs krāsots meiteliņš, kas simbolizēja viņu tēvu labvēlību pret viņu. Viņu sirds skaudības nomāktas, nodeva viņa pie neiedomājības rīcības. Sākumā viņi vēlējās viņu nokaut, mēs atcerējamies, bet beigās viņi pārdeva viņu. Kas devās uz Ēģipti. Un daudz krāsainais meitelis, kas tagad bija atraipīts asinīm, liecināja viņu tēvam par viņu nodevību. Kad viņi to pasniedz savam sirds salauztajam tēvam. Ēģiptē Jāzepa ceļojums no verga līdz ieslodzītajam nesa nodevības un netaisnības smagumu. Tomēr viņa uzticībam Dievam, vienmēr viņš uzticējās Dievam, un tā īpašā dāvana, kas viņam tad dots, lai izskaidrotu sapņus, piesaistīja fāraona uzmanību. No augstās cietuma kameras Jāzeps cēlās un ieņēma Ēģiptes premjerministra vietu. Pēc vairākiem gadiem, kad Bats ar vien ciešāk iespieda Kanānu, pagātne sadūrās ar tagadni. Es nezinu, vai jūs tā sakat vai nē. Pagātne sadūrās ar tagadni. Jēkaba dēli, paši to nezinādam, stāvēja Jāzepa priekšā, lūdzot graudus, maizi. Jāzepa sirds svārstījās starp pagātnes sāpēm un tagadnes spēku, kas viņam bija dots. Ko lai viņš dara? Vai viņš tagad varēs teikt saviem brāļiem, tagad, redzi, man sapni piepildījās. Atcerieties, ko jūs man izdarījāt. Jāzeps vēlējās šajā laikā kaut ko citu. Ja mēs lasām, viņš vēlējās zināt, vai laiks, vai Dievs ir mīksinājis viņu sirds par šo laiku. Un patiesības brīdis pienāca, kad Jūda, kurš bija kādreizējais, šajā stāstā nodevības līderis šajā visā, piedāvāja sevi kā ķīlu par viņu jaunāko brāli Beņamīnu. Un tas bija saviņojošs brīdis, liecība par pārvērtībām un spēku mainīties. Es vēlos katram no mums šodien pārbaudīt savu sirds, jo šis ir svarīgi. Kāpēc piedošana ir viena no visgrūtākā paveicamām lietām? Kāpēc tas ir tik grūti piedot cilvēkiem? Varbūt jūs par kaut ko apsūdzēja, un visi tam tic, un jūs jūtaties briesmīgi, un jums ir nepiedošana savā sirdī par to. Varbūt vecāki bērnībā jūs atraduši novārtā, un jūs vienkārši nespējat viņiem piedot. Varbūt viņa bija tava draudzene, kas solīja būt tev līdzās, bet, kad pienāca laiks, viņa nekur nebija, viņa pazuda. Varbūt tas bija kāds skolotājs vai mentors, kurš jūs noniecināja un atgrūda tā vietā, lai koptu jūs sapņus un potenciālu, kas ir dots no
Dievu. Varbūt tā ir brāļu un māsas sacensības pirms daudziem gadiem, kad sāpīgi vārdi un rīcība vēl aizvien ir palikuši jūsu sirdī. Varbūt jūs esat vecāks, un tas jūsu bērns, kurš ir radījis jūsu sāpes, novirzoties no vērtībām, kuras esat centusies ieaudzināt viņās. Bet varbūt arī tas esat jūs pats. Par pagātnes kļūdām vai šķietamu nepilnvērtību, un jums ir grūti sevi piedot. Katrā no šīm situācijām piedošana ir izaicinājums, jo tā prasa, lai mēs atlaižam sāpes un dusmas, lai atbrīvojamies no tās varas, kas mums ir. Varas darīt ko? Varas sāpenāt citu. Likt viņam justies tā, kā mēs jūtam. To varu, kas Jāzepam bija, tajā momentā ar brāļiem, kaut ko izdarīt tādu. Un daudz no mums, ja mēs būtu lasījuši to šobrīd, ja stāsts būtu savādāks, mēs domājam, pareizi viņš darīja varbūt. Pareizi, Jāzep, paskaties, ko tev brāļi izdarīja. Viņiem, lai viņi bišķiņ pagaršo cietumu un piedzīvo, kā cietumā ir sēdēt gadu pēc gadu pēc gadu. Nē. Ko mēs darām tad, kad mums ir tā vara sāpenāt, bet mēs izvēlējamies dziedināšanu un mīlestības ceļu un nevis rūgtumu un aizvainojumu? Neatkarīgi no tā, vai tā ir nodevība, nolaidība, trauma vai maldināšanas, sāpes ir patiesas. Jā, mēs to jūtam, mēs esam sāpināti. Katrs no mums. Taču piedošanā, lai gan tā ir grūta, piedāvā brīvību un mieru. Kāpēc mums ir tik grūti piedot? Atkal atgriezos pie Kendala grāmatu uz īsu brīdi, un tad es vairs laikam to nepieminēšu. Piedošana nav. Kas piedošana nav? Mēs sakam, jā, mēs esam tam cilvēkam piedevis. Jā. Bet piedošana nav apstiprinājums tam, ko viņa darīja. Tas nenozīmē to, mēs apstiprinājam to, ko viņa dara. Tas arī nav attaisnošana par to, ko viņi darījuši. Mēs neattaisnojam viņus. Viņiem dažkārt ir jānākās saskarties, varbūt pat ir ar laicīgo tiesu. Tā, vai? Piedošana arī nav noliegt to, ko viņi izdarīja. Mēs nevaram noliegt to, ko viņi izdarīja, jo tad mēs nebūtu patiesi. Piedošana arī nav aklums pret notikušo. Mēs zinām to, ka viena liela baznīca pasaulē ir slēpus daudz netīklas lietas šādā veidā. Nē, mēs tā nedaram. Tas nav aklums. Piedošana arī nav atteikšanās nopietni izturēties pret nodarīto. Un pēdējais, piedošana nav izlīkšanās, ka neesam aizskārts. Izlikšanās, ka mēs neesam aizskārts. Jā, mēs esam aizskārti. Man sāp, tev sāp, mums sāp. Kāds mūs ievainojas. Mums visiem noteikti šodien kaut kas ir sirdī vai galvā, persona vai situācija, kurā mums ir grūti piedot. Bet, viņš turpina, piedošana ir. Kas ir piedošana? Piedošana ir apzināties, ko kāds ir izdarījis. Jā, bet tomēr piedot viņam. Piedošana ir izvēle neturēt nekādus ierakstus par nodarīto. Piedošana ir atteikšanās sodīt. Piedošana ir nestāstīt, ko viņi ir izdarījuši citiem, kā varbūt vienam
cilvēkam, jeb šo draudz mācītājiem vai kāds tuvākais šeit. Tas ir lekšējas stāvoklis. Tas notiek sirdī. Lielākā daļa cilvēku, kuriem mums ir jāpiedod, netic. Daudzkārt viņi netic, ka viņi ir izdarījuši kaut ko nepareizu. Vai arī, ka ir izdarījuši, ko viņi ir izdarījuši, viņi varbūt uzskata, ka viņam ir attaisnojams to darīt. Ko piedošana dara? Iedomājieties, ka 2 draudz locekļi, kas reiz bija tuvi, draugi, draudzes pasākumā izcēlās domstarpības. Nedēļas pārvēršas par mēnešiem, un neviens no viņiem nevēlas tuvoties otram, kas rada jūtamu spriedzi dievkalpojumu un sapulču laikā. Šķelšanās ietekmē ne tikai viņus, bet arī rada domstarpības draudzē, jo draudz locekļi nostājās pret kādu no pusēm vai vilcinās iejaukties. Kādu dienu kopienas lūgšanas laikā viens no viņiem izvēlas tomēr beidzot piedot. Pieceļas, pieiet pie otra un sirsnīgi atvainojas, sniedzot patiesu roku izlīgumam. Šis pazemības un piedošanas apliecinājums ne tikai izlabo viņa attiecības, bet arī kalpo kā kristīgās mīlestības un žēlastības liecība visai draudzei, uzsverot vienotības un dziedināšanas nozīmi draudzes vidē. Vietā, kur draudz locekļus varbūt zināja, ka tam cilvēkam bija tiesības dusmoties. Šis cilvēks izvēlējās, ko citu darīt. Un mums likt raudzīties uz Jēzu, ko viņš darīja. Tāpēc tā veicina mieru. Ko vēl tā dara? Iedomājieties Latvijas basketbola komandu, ja? Kuri 2 galvenie spēlētāji cīnās par pagātnes kļūdu. Viņi sastrīdējušies, 2 galvenie basketbolisti. Un viņa nesaskaņas ietekmē visas komandas sniegumu. Bet kad viens spēlētājs piedod otram, tad komandas spēks tiek atjaunots. Un tas noved pie uzvarām laukumā. Ja viņiem ir šķelšanās, viņi nedos bumbu viens otram, viņi nespēlēs viens otru, viņi būs naida pilns, viņi nevarēs strādāt. Bet tad, kad viņi ir piedošana, kad ir miers viņu vidū, tad komanda spēj uzvarēt. Piedošana arī nes dziedināšanu. Atcerieties, ka iespējams kādā brīža steigā vai neuzmanības dēļ jūs netīšām ievainojat savu laulāto. Man ir bijis daudz brāļus un māsas, tāpēc es drīkšu šā runāt, kur apprecējušies. Bet es dzirdēju, ka šis notiek tik ļoti bieži. Jūs sadusmojieties un tad pārstājiet runāt ar viens otru. Vienkārši klusumā dusmojieties. Ļaujot tam otram cilvēkam domāt, kas ar viņu noticis. Un sākās šī spēle, kad jūs turpināt nerunāt ar viens otru, līdz kamēr vienkārši eksplodējies un teica, bet tu man to izdarīji. Vai vispār par to lietu nerunāt, bet sākās tā spriedze. Kas tur varbūt sākumā pat nemazam nebija tik milzīga lieta. Varbūt viņš ne tā, sakot, vai brokastis, vai kaut ko tādu, vai tam neatnes kafiju, vai kas to lai zina. Vēlnam jau patīk vakumā ielikt visu kaut kādas idejas, raudot kaut ko briesmīgi no nekā, iztēlojoties par Dievu. Bet tur nekas tur nebija.
Bet tad, kad ir piedošana attiecībās, laulībā, tad viss mainās. Atvieglo vainas apziņu nastu viens otram, kurus jūs mīlējat, jūs mīlat viens otru. Un tagad ir tas atvieglo viens otru nastu, tu taču to vēlies viens otram. Tu vēlies, lai tas cilvēks, ko tu visvairāk mīlē, lai viņam nebūtu nasta. Lai viņam nav jānēsā kaut kas rūgtums, kaut kāda sāp savā sirdī. Ar izrautos nezāles no viņa dzīves. Tu vēlies palīdzēt, pacelt, piedot viens otram. Nezinu, vai jūs zināt Nelsonu Mandela. Atcerieties viņu? Nelsons Mandela, jā. Viņš bija cīņā par taisnīgumu 1962. gadā, un tas noveda pie viņa aresta. Viņš tika notiesāts par sacelšanos un citām apsūdzībām, un viņam tika piespriests mūža ieslodzījums, un viņš pavadīja 27 ilgus gadus aiz restēm. Pārsvarā drumajā Robenas salas cietumā. Un viņš no savas kameras kļuva par pretošanas bāku visai pasaulē, kas zināja, kad viņš tur ir. Nevainīgs, ieslodzīts, 27 gadus par savu rasu, par viņu to taisnīgo cīņu. Bet neraugoties uz cietumā piedzīvotajām grūtībām, ko viņš darīja. Ir bilde fotogrāfijā, internetā jūs varat redzēt, ka viņš iznāk laukā no tā cietuma. Mandelas gars palika nesalausts. Pārdomās par savām apspiedējiem un cilvēces būtību viņš reiz piezīmēja. Viņš teica, izējot par durvīm uz vārtiem, kas vedīs uz manu brīvību. Es zināju, ka, ja es neatstāšu savu rūgtumu un naidu tur, tad es joprojām atradīšos cietumā. Ja mēs ienākam par šīm brīvības durvīm dievnamā, kur mēs pielūdzam savu kungu brīvībā, kur gars ir, tur ir brīvība, bet mēs nesam līdz nepiedošanu, tad mēs vēl joprojām esam cietumā. Mandela arī teica savā dzīves atskatē, viņš teica, ka nepiedošana, tā ir it kā tu dzeri indi, pats dzeri indi, un pēc tam ceri, ka tas nogalinās tavus ienaidniekus. Jo reāli, ko tas dara, tas saindē tevi. Piedošana atbrīvo dvēseli. Tā novērš bailes. Tāpēc tā ir tik spēcīgs ierocis. 1. Mūzes 45. No 1. panta. Tad Jāzeps nespēja vairs valdīties to priekšā, kas ap viņu stāvēja. Un viņš sauc, lai aiziet visi, kas pie manis. Tad neviens vairs nebija pie viņa. Un tad, kad Jāzeps devās pazīstams saviem brāļiem, un viņš pacēla savu balsi un sāka raudāt, tā, kā to dzirdēja ēģiptieši, un to dzirdēja Fārona nams. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem, es esmu Jāzeps. Vai mans tēvs vēl ir dzīvs? Bet viņa brāļi nespēja atbildēt, jo tik iztraukušies tie bija viņa priekšstāvot. Iedomājieties, ja mēs tur būtu.
Un viņš paziņo raud pirmkārt, kad viss dreb un sargi ir tūlītās gatavi ienākt iekšā un, paveikt taisnību, kurš ļauj premjerministram raudāt. Ko mēs darīt tādā situācijā, ka mēs esam bijuši tik vainīgi pie kaut kā? Un viņš saka, es esmu Jēzus. Viņš jau nevaino, nepiemin vairs tavu grēku. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem, nāciet tuvāk klāt. Tas atkal izklausās pēc mūsu Jēzus. Un tie pienāca, un viņš sacīja atkal, es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdebat uz Ēģipti. Bet tagad neesiet abēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtīs, lai jums saglabātu dzīvību. Ilgi aizturētās asars, kā kaskādes, izplūda no Jāzepa seja. Gadu un atmiņu smagums draudēja viņu sagraut, bet piedošana, šis spēcīgais pavediens iausts savu brīvību. Jāzeps dusmu vietā izvēlēs izlīgumu. To, ko jūs gan bijat iecerējuši man ļaun darīt, viņš vēlāk čukstēja. Iespējams. Dievs to ir par labu vērs. Jūs zināt to, ka jūs diezgan bieži šo pieminat ikdienā. To, ko cits ir domājis par ļaunu, Dievs to par labu ir izdarījis. Bet paskatieties, šeit ir par piedošanu. Sāciet ar to. Lai šodien jums kāds cilvēku vārds, lai Dievs dod patiešām, ja jums arī tas nav, lai ir viens cilvēku vārds jums šodien, kam jums ir jāpiedod un jāatbrīvo. Viens cilvēks. Un ģimene, ko reiz sašķēla skaudība un viltība, atkal tika saausta kopā. Viņu stāsta bagātu ar sāpju, nodevības un mīlestības nokrāsām galu galā noteica piedošanas zelta pavadienu. Skaisti. Ko piedošana dara? Tā atbrīvo mūs emocionāli. Iedomājieties, ka garā pārgājienā mēs nesam smagu mugursomu, aizvainojumu, dusmu pilns, smagums. Dažkārt var redzēt, kad cilvēks ir nepiedošanā, jo viņam ir pleci, ir sagrauti. Tu var redzēt, ka kaut kas viņu mok. Bet nevienmēr tas ir... Nevienmēr mums nevajadzētu tiesāt to cilvēku par to, ka, redz, kādu noteikti tas cilvēks ir apgrēkojies. Nē, tas cilvēks ir savā ellē, savā sāpēs. Tas cilvēks nevar piedot, jo tas cilvēks tā ievainots. Ja tas cilvēks atbrīvot, piedot, vienkārši piedot, pilnībā piedot, tad tā mugursoma nokrist no viņa pleciem. Vēstulē Efeziešiem atkal 4. No 31. līdz 32. pantam ir rakstīts, un jums patiksies šitas brīnišķīgi, un nebēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Jo katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas,
bāršanas un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu, laipni un žēlsirdīgi, un pasvītrojam, piedodiet cits citam. Piedodiet cits citam, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. Mandela teica, atkārtošu, ka nepiedošana ir kā dzert indu un gaidīt, ka tavs ienaidnieks nomirs. Ir ļoti, ļoti interesanti, ka medicīna pat liecina par to, ka piedošana uzlabo arī veselības stāvokli. Atkal attiecoties uz R.T. Kendall pēdējo reizi, ceru, viņš pieminēja to, ka viņš sludināja par piedošanu. Tad tajā brīdī viena sieviete viņam pienāca klāt un pateica, es tapa dziedināta. Tāpēc, ka viņai sirdī tas rūgtums, viss tas sapinums, viss, kas bija, tad, kad viņa savā sirdī piedeva, tas viss atraisījās. Un līdz ar to daudz cits fizisks problēmas. Ļoti interesanti, jūs atcerieties arī, ka, es atceros, lasīju Spurgeona sprediķi, svētrunu šajā nedēļā, ieskatījos vismaz. Un man liekas, ka svētruna, man nav pierakstīts šeit, pat svētruna nosaukums bija, man šķiet, piedot, tad dziedināt. Jūs atcerieties, kad Jēzus vīram teica, tavs grēks ir piedots. Viņa atnāca pie viņa ar slimnieku. Slimnieku, kurš bija paralīze, vai ne? Un Jēzus neteica pirmais lietas, celies augšā un staigā, kaut arī viņš to izdarīja, bet pirmā lieta, ko viņš teica, tavu grēki tev ir piedoti. Pat vairāk par slimībām, pat vairāk par mūsu veselību, pat vairāk par visām šām lietām. Piedodam viens otru, piedodam cits citu. Neļaujam tam iesakņoties mūsos, mūsu draudzēs, mūsu ģimenēs, mūsu draudzībās. Atlaižam to, atlaižam to. Es atceros, ka mans papiņš, viņam bija dārzs, viņš kopa dārzu visu savu mūžu. Tas bija, kas viņam patikās darīt. Tad, kad viņam bija kaut mazs brīvs laiks, viņš izgāja dārzā un kopa dārzu un audzināja no sēkliņām, un tur bija nezāles. Un tos nezāles mums vajadzēja raut laukā. Un aizvainošanas turēšana ir kā šīs nezāles, kas kavē augšanu. Sēkliņas, kas ir zem tās nezāles. Kaut kas cits nevar augt, jo tur saulīt vairs nespīd. Ja kaut kas slikts aug tam pāri, to, ko mēs esam iestādījuši, tas vārds, kas top sēts, kaut kas brīnišķīgs, labvēlīgs, varbūt jūs vīrs, varbūt jūs sieva, varbūt jūs draugs vai draudzene vai bērns, jums kaut ko mīļu grib pateikt, bet jūs nevarat to pieņemt, tāpēc, ka zin, kas ir, kaut kas aug tam pāri. Viņš nedīkst. Nevairojas. Un piedošana atbrīvo mūs no pagātnes. Tā kā liels laukakmens, kas ir piesiets pie mums, ir pagātņu sāpju sloks. Vēstule korintiešiem 2, 8 līdz 11 ir rakstīts šādi. Kā? Pāvils raksta šā. Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību. Taisni tamdēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīga
visās lietās. Taisni, jā, kam jūs piedodat, tam arī es piedodu. Jo, ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu dēļ, Kristus vaigu priekšā, lai Sātans mūs nepieviltu. Jo viņa nodomi mums labi zinām. Kāpēc mēs piedodam? Tāpēc, ka, lai Sātans mums nepieviltu. Lai viņam nebūtu spēks. Mēs zinām to, ka mēs varam attaisīt daudzus istabus vai logus savās dzīvēs. Kaut kas tāds, ko Sātans pēc tam izmanto pret mums. Un nepiedošana būs viena no tām vislielākām lietām, kur viņš ienāk un kur viņš visu absolūti savanda. Ko piedošana dara draudzei? Un ko tas dod? Mēs atceramies līdzību par pazudušo dēlu. Mēs atceramies to, ka dēls bija tālu projām, un dēls domāja, ka viņa nekādā gadījumā nepiedos. Kad noteikti, kad viņš nāks atpakaļ, ka viņš vēlas vienkārši būt par savu tēvu vergu, par savu kalpu, jo kalpam iet labāk nekā viņam. Un, protams, ka viņam bija kauns, un, protams, ka viņam bija bailes un neziņa. Protams, ka viņš laikam bišķiņ trīcēja, nezinot, ko tagad darīt. Bet tēvs viņam skrēja pakaļ. Bez nosacījuma mīlestību un piedošanu savam dēlam. Tas ilustrē Kristus vēstu. Mēs kā dievnams. Mēs esam arī ilustrēti kā dievnams. Katrs no mums ir garīgi ķieģelīši. Garīgi akmeņi. Ja akmens, ja teiksim divi akmeņi, nezinu, vai šī ir laba ilustrācija vai ne, bet ja divi akmeņi sastrīdējušies, vai ne, tad viņš nevarēs noturēties. Divi akmeņi sastrīdējies, tad ēka kustēsies. Viņi varētu arī sabrukt. Piedodām viens otram. Mēs sakam to, ka šī ir Kristus draudz, viņš šo draudz ceļ. Jā, bet kā viņš šo draudz ceļ? Viņš to ceļa mums. Viņš lieto mūs par savu godu. Pateicību Dievam. Pārdomājiet arī stāstu par laulības pārkāpēju sievieti no Jāņas evaņģēlija 8. nodaļas. Tā vietā, lai viņu nosodītu, Jēzus viņai piedeva un parādīja Dievu žēlastību, rādot piemēru visiem, kam visiem sekot. Un, protams, atcerieties brīdi, kad Jēzus, karājoties pie krusta, sacīja: Tēvs, piedod viņiem, jo viņa nezina, ko tie dara. Viņš teica: Tēvs, piedod viņiem, jo viņa nezina, ko viņi dara. Tas ir aizkustinošs apliecinājums galvenajai evaņģēlija vēsti par piedošanu. Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Pēdējo reizi es pieminēšu Dr. Kendall. Viņam ir daudz grāmatas par šo. Ko tagad? Kā man piedot? 7 soli. Šie visi. Jā. Neļaujiet nevienam uzzināt, ko kāds par jums ir teicis vai darījis. Jāzeps vēlējās, lai ne ēģiptieši, ne viņa tēvs nezinātu, ko viņa brāļi darījuši. Neļaujiet nevienam uzzināt, ko kāds par jums ir teicis vai darījis. Numur 2. Neļauj, lai kāds no tevis baidās vai baidās no tevis. Tas cilvēks, kam tu piedod. 3. Ja mēs piedodam, mēs gribēsim, lai viņi sev piedod un nejūtas vairs vainīgiem. Protams, ka dažkārt mēs vēlamies, lai cilvēks zina, kad viņš ir kļūdījies. Mēs vēlamies, lai viņi to izjustu, kā mēs esam izjutuši. Bet nē,
Ja mēs patiešām esam piedevuši, mēs gribēsim, lai viņi sevi piedod un vairs nejūtas vainīgi. 4. Mēs ļausim viņiem, kā saka, saglabāt savu seju. Piekārt, mēs pasargāsim viņus no lielākām bailēm vai izpaušanām. Piemēram, es kādam tās izstāstīšu, un tu vienmēr vari to ap viņu kaklu tad turēt. Nē, atlaid viņus. 6. Tā ir apņemšanās uz visu mūžu. Mums ir jāturpina, kā brālis Jānis lasīja sākumā 70 reizes 7. Mums ir jāpiedod. Tas būs šodien tev piedot, rītdien tev piedot, aizparīt man piedot. Un arī jums arī piedot man. Un lūgt. Lūgt par viņiem. Lai viņi tiktu svētīti. Ienaidnieks. Lūdziet par saviem ienaidniekiem. Lūdziet par to cilvēku, kas tev aizvainojas. Lai viņi top svētīti. Romiešiem 12, un es drīz beigšu, Romiešiem 12, 14 līdz 19. Svētiet tos, kas jūs vajā, svētiet un nenolādējiet. Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Turiet vienādu prātu cits pret citu, neiesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Neliecieties paši gudresam. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Un, ja iespējams, cik tas atkarājās no jums, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Un neatriebieties paši, mīļie. Bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana. Es atmaksāšu, saka tas kungs. Redz, kur mums ir brīvība. Mēs piedodam, Dievs darīs, ko viņš dara labāko. Līdzīgi kā ar Jēzu, starp citu, jaunā derība, kas mums ir, kas mums ļauj spēj redzēt, kā Pāvils rakstīja, spēj redzēt to, ka tagad svētos raksts ir pilnīgi jaunu redzējumu, ka mēs redzam un saskatām visās lapusēs Kristu, Kristu, Kristu. Jēzu uz katras lapus. Bet līdzīgi kā Jēzu, kurš tika nošķirts kā Dieva dēls, bija tērpts taisnības drēbēs. Viņa noraidīja viņa paša tauta, un viņa tīrais tērps tika attraipīts ar viņa paša asinīm. Jo viņš tika sists krustā par cilvēces grēkiem, tāpat kā Jāzepa meitele. Simbolizēja viņa unikālo stāvokli tēva acīs, Jēzus upurs, un viņa izlietas asins simbolizēja viņa unikālo stāvokli cilvēces izpirkšanā. Jāzeps arī pēc pārbaudījuma pārciešanas ieguva vara Ēģiptē un kļuva par savu veidu glābēju badu laikā, nodrošināt pārtiku visiem, graudus, maizi, tostarp arī viņa ģimenei. Bet tāpats Jēzus pēc krusta sišanas un augšām celšanās uzkāpa pie tēva labās rokas, valdot par visu radību. Un viņš sniedz garīgo barību mums šodien, dzīvības maizi. Mūsu badu laikā mums nevajag badāties. Mēs varam nākt pie viņa un saņemt no viņa dzīvības maizi. Visiem, kas viņu meklē.
Un viņš nodrošina, ka tie, kas tic, nekad garīgi neaugs un nebūs slāpes. Pēdējā lieta, Jāzeps, saskaroties ar nodevību, viņš izvēlējās piedošanu. Kad viņa brāļi izmisuši un nezinādām viņa identitāti klūpoja viņa priekšā. Kā mēs iepriekš teicām, viņš varēja atriepties. Viņam bija viss Ēģiptes spēks viņa rokās. Bet tā vietā, kristieši, viņš izvēlējās žēlsirdību, atgādinājot viņus un nodrošinot viņu izdzīvošanu, darot labu saviem ienaidniekiem, lūgt par saviem ienaidniekiem, svētīt savus ienaidniekus. Jēzus pēc tam, kad viņš tika noraidīts, nodots un sists krustā, piedāvā piedošanu visiem. Visiem. Kad mēs ceļos viņa priekšā atzīst savus grēkus un meklējot izpirkšanu, tad viņš mūs neatmet. Viņš piedāvā žēlastību, piedošanu un mūžīgo dzīvību. Un kad mēs domājam par piedošanu šodien, mēs zinām, ka vislielākais piedošanas akts ir Jēzus. Mēs atceramies to, kā viņš arī teica, ka Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņa dara. Visi mūsu kļūdainie soļi, lai cik nenozīmīgi, tika uzkrauti uz viņa pleciem. Un viņš izvēlas piedošanu, nevis sodīt. Mateja evaņģēlija 6, 14 līdz 15. Kalns prediķis. Atceramies arī Jēzus, kā viņš mums māca lūgt. Piedod mūsu pārkāpumus, kā arī mēs piedodam saviem pārkāpējiem. Jēzus saka, viņš pamāca šeit un piedodiet. Bišķiņ apakaļ no 12. panta, lai tā lūkšana arī būtu te iekšā, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Āmen. Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosiet, tad jums jūsu debes tēvs arī dzan piedos. Tas ir tik interesanti, vai ne? Redzēt, ka tieši pēc tās lūkšanas, ko mēs tik bieži piemenam, tieši pēc tam Jēzus papildina. Viņš vēlas kaut ko pielikt vēl klāt, pastāstīt un izskaidrot viņiem tieši pēc šīs lūkšanas nodošanas. Viņš saka, jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosiet, tad jums jūsu debes tēvs arī dzan piedos. Bet, un šis ir sāpīgi, bet, ja jūs cilvēkiem viņus noziegums nepiedodat, tad jūs debes tēvs jums jūsu noziegums arī dzan nepiedos. Tas ir skarbs atgādinājums par piedošanas nopietnību, bet arī skaistuma. Tas atkarīgs no mums šodien, vai mēs izvēlamies piedot viens otru, piedot tam cilvēkam, atbrīvoties no tā vai nē šodien. Mīļie, turēdam savu aizvainojumu, mēs esam paši iesaiņojuši savās ķēdēs. Bet, kad mēs patiesi piedodam, tad šīs ķēdes nokrīt. Iedomājieties mezglu, kas ir savilcis pagātnes aizvainojumu, saspringzinājums un ciešanas. Viss kopā vienā mezglā. Un katrs piedošanas akts atbrīvo šo mezglu. Ļaujiet mums elpot, tas ļauj mums elpot, mīlēt atkal un dzīvot pilnvērtīgāk. Daudzkārt mēs nezinām dažkārt,
Kāpēc mums ir tik slikti? Kāpēc man sirdī ir naids? Kāpēc man ir dusmas? Kāpēc man tas? Kāpēc man šitas? Es nesaprotu, kāpēc. Es skatos uz pasauli tik negatīvi. Kas notiekās? Iespējams, tāpēc, ka kaut kur tavā sirdī ir piedošana, ir nepiedošana. Kaut kāds tevi ir aizvainojis. Kaut arī to nevarētu īsti sastaistīt kopā vai asociēt kopā. Bet kaut kur nepiedošana. Tad, kad jūs piedosiet, jūs tiksiet atbrīvoti. Atmetiet veco. Uzvelciet jauno no šīs dienas uz priekšu. Nebarojiet slikto vilku. Ļaujiet viņam iet badā kopā ar vecajiem veidiem un veco dabu. Tam vairs nav vara par mums. Un raugamies uz Jēzu. Piedot nozīmē nomest smagumu, ko mēs esam nesuši. Un ļaut ķēdiem nokrist. Jēzus atbrīvo. Jēzus dziedina. Pieņemiet piedošanas spēku, kas ir Kristū. Piedodiet, un jūs atradīsiet patiesu brīvību. Amen. Jēzus, mēs tevi pielūdzam un pateicamies par to piedošanu, visu piedošanu, ko tu esi mums jau devis. Ir rakstīts to, ka tu pat neatcerēsies mūsu grēkus, ka tu to iemetīs visdziļākā jūrā. Piedod mums, Jēzu, atkal tad, kad mēs nepiedodam citiem. Bet mēs lasām tavā vārdā, kad mums nav turēt nepiedošanu. Un mēs no visas sirds lūdzam, palīdz mums piedot citam. Pilnībā piedot, atbrīvot mūs, Jēzu. Atbrīvo mūs, lai mūsu draudzi, lai lielāk Latvijas kristiešu draudzes, tavu draudzi, var atkal augt, lai tu vari celt savu namu. Lai mums nebūtu šķelšanās un strīdi un aizvainojam. Mums nebūtu visu laiku kaut kas, ko teikt pret viens otram, kā labāk būt, vai kā vajadzētu tā vai šā. Bet nē, Jēzu atbrīvo mūs, lai mēs varam strādāt brīvībā. Ļauj mums piedot un saņemt piedošanu no tevis. Tavu upuru dēļ, tu esi to apmaksājis. Slāva tev, Jēzu. Mēs tevi pielūdzam, tev visu gods, slāvu un pateicību. Amen.